каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе... Jūs ar savu kameru varat iziet ārā? Kāpēc? Pēc, ka es negribu, lai es mani filmēju. Filmēs mani filmēs. Gribu gaidīt, kad var iziet cilvēks ar kameru. Es kā direktora atnācu pajautāt iekšējās kārtības noteikumus, jo es gribu, piemēram, šodien sporta hallē nodarboties. Tur ir teikts, ka jāierodas metodiskā kabinetā un jāiepazīstas ar iekšējās kārtības noteikumiem. Vai jau pēc tam? Jā, bet jums nav nekur man jāparakstās. Ja jūs pajautājat par iekšējās kārtības noteikumu, viņi ir lejā. Nē, mēs viņus redzējām, bet tur ir rakstīts, ka man ir jāparakstās pie jums. Ja jūs apmeklējat sporta halli, jūs parakstaties lejā pie apkopojas, kur ir ievies žurnāls. Viss. Ir ieviests žurnāls. Un jāparakstās, jā? Pie halles sporta. Un jāparakstās. Jā, labi, jā, tagad man lūdzu iedodiet iesniegums, es gribu pierakstīt divus bērnus sporta skolā. Sporta skolā ir šodien, no šodiendienas ir reorganizācijas procesā, tāpēc nekādas mums mēnes neuzņems. Mēs nevaram to izdarīt. Kas tu pieņem? Kā, nu bija pieņems lēmums ar 1. oktobri uzsākt reorganizāciju. Ja visi jūs pašlaik nestrādājat? Kāpēc nestrādājam? Jā, kāpēc jūs nevarat pieņemt? Kāpēc jūs nevarat manus divus bērnus pieņemt sporta, kā audzēkņus? Kurus kādām nodarbībām? Kāda jūs varianti, kādus jūs piedāvājat? Ot es deputāts, kurš bija tajā lēmuma projektā, ja? Izstrādāšanas gaitā. Ot es neko nesaprotu, ja? Mēs tikai pašlaik nosūtījām savu lēmumu par apņemšanu reorganizēt, un tas būs tikai tad, kad būs no izglītības ministrijas piekrišana un saskaņošana. Pašlaik kas notika? Šodien būtu cilvēks grib ierakstīt vai pieregistrēt cilvēkus uz sporta nodarbību. Jūs teicāt, ko jūs ka ļoti maz piedāvājat? Kādas ir programmas licencētas? Futbols un cilvēks grib varbūt pierakstīt? Varbūt nē. Pagaidiet, ko nozīmē varbūt nē? Es atnācu kā vecāks, man ir tiesības pieregistrēt bērnu. Jūs jau labāk par mani visu zinat, visu situāciju. Kāda situācija? Es labāk nevaru zināt, jo es neesmu iestādes vadītājs. Bet jūs licencējat programmu. Šodien es speciāli man iedzīvotājs, es šodien, kad deputāts pieņemu. Cilvēks paprasīja, lai nebūtu nekāda konflikta, lai būtu viss korekti, likumīgi, piedalīties tajā procesā, ka māte grib pieregistrēt jūsu skolā jaunus divus bērnus, laikam, kuri grib mācīties vai kaut ko. Jo es paskatījos, mums ir divas licencētas programmas. Lūdzu paskaidrot, kas ir skolotājs vai pasniedzējs vienai programmai, otrai programmai un dodiet iespēju ar sarakstīt iesniegumu. Es jums vēlreiz skaidroju. Vēlreiz. Skaidru. Vēlreiz. Es ceru, ka jūs sapratīsiet. Šaubos. Jūsu teiktais bija vienā no sēdēm, ka es nezinu, ka bija jābūt programmas un uzraktītas. Tā kā ieteica direktors, viens no deputātiem, kāds būtu sporta veids, kurš varētu varbūt izglābt. Sarakstījām. Programmas ir gatavas, treneri neatbilst kvalifikācijām, kategoriju viņam nav, attiecīgi mēs jūs varat dot vienkāršu veidlapu, ko aizpildīt cilvēkam, lai ar pirmdienu bērns var staigāt uz jūsu sporta skolu. Man kā mātei nav jāklausās šitas murgs no direktora. Es atnācu kā mātei uzrakstīt iesniegumu. Un iesniegt divus bērnus apmācībā. Es šodien redzu, ka 15-20 notiek basketbola nodarbības. Jūs man lieksiet manam bērnam iet uz basketbolu? Es nevaru saprast. Nē, neliedzu. Tā kā bija runāts ar izglītības ministriju. Man jūs neko nerunājat, es nezinu, ko jūs tur konsultējāties. Mēs nedrīkstam uzņemt jaunus audzēkņus. Kuru tā informācija ir? Būs jauns ja sanāks. Nē, sāksim lēnāk runāt, laikam mēs viens otru nesapratam. Tad no šodienas datuma jūs neviena bērna vairāk neņemat. Neuzņemsim. Kāpēc? Tāpēc, ka būs reorganizācija. Pagaidiet, ir lēmums, kas teica, ka jums nedrīkst pašlaik pieņemt bērnus. Kas tu teici? Kāda lēmuma tas ir rakstīts? Kurš lēmums? Kāda lēmuma? Es saku vēlreiz, es runāju ar izglītības ministriju. Pagaidiet, jūs sporta direktors skolas. Jā. Šodien atnāca
kundze grib uzrakstīt iesniegumu. Jūs teicat, ka mums ir 2 licencētas programmas. Viņi ar mieru rakstīt un tur, un tur. Kādas datumas notiek nodarbības pār vieglu atlētiku? Nenotika. Jā, labi. Otrais futbols, jā? Jā. Pa kāda diena notiek tas viss? Lejā ir grafiks, var skatīties. Nē, nu jūs nevarat atbildēt, jā. Licencēta programma, pasniedzējs, kas ir? Tur nenotiek šitās te nodarbības kā sporta skola. Kas notiek? Tā kā līdz šim bijis, kā pulciņš vienkārši. Pagaidiet, Tak jums skolas nav. Kā tā? Jūs ir direktors virtuālai skolai. Jo visi tie pulciņi, tas ir pulciņi. No 1. oktobra sākas reorganizācija. Bet pagaidiet, jums arī septembrī nenotika, un pagājuši, kad es saprotu, nenotika. Jo es, kad jūlijā nācu pie jums, jūs man to pašu apgalvojat, ka mums nenotiek. A kādai skolai jūs skatāties direktors? Kādai viņa ir? Nē, labi, tad runāsim vēl vienkāršāk. Ja? Izglītojuma saraksts. Cik jums pašlaik bērnu reāli, kuri sarakstīja iesniegumu līdz 1. oktobrim, 14. gadam? Cik ir audzekļi vai kā viņi tur skaitas? Cik ir audzekļi pašlaik skolā? Nu, cik ir reāli? Un kāda informācija ir izglītības ministrijai vai tā sistēma? Iepriekšēji direktori, visi, kas rakstīja iesniegumus, visi rakstīja iepriekš. Pagaid, nu, tad šogad neviens nesarakstīja iesniegumu. Neviena nav klāta, jā? Tas nozīmē, ka ja es būtu atnākusi vakar, tad tu man ļautu uzrakstīt, jā, iesniegumu? Nē. Kāpēc? Nē, kāpēc? Vakar nebija 1. oktobris, vakar bija vēl septembris. Tāpēc, ka es vēlēs jums paskaidrošu, kad es konsultējos ar izglītības ministriju, man skaidrojuši pateicu, kamēr jums nav sakārtots vai nu tas lēmums, kaut kāds lēmums status par sporta skolu, vai jūs mainat vai nemainat, vai nu kamēr nav atbildīgi cilvēki uzņemti darbā, kuri var strādāt kā treneri ar atbilstošu kategoriju, jūs nedrīkstat uzņemt. Bet tad man jautājums tāds, cik jums ir darbinieku? Jūs vadītājs, cik jums ir reāli darbinieki un kādu? Pašlaik. Pulciņu vadītāju un apkopēju. Treneri ir kaut kādi? Treneri? Jā. Treneri ir tādi kā nojošanas treneris, jā, bet tam nav vajadzīgi. Runa iet par sporta skolu, ja iet... Kā sporta skola darbinieki jums ir kaut kādi, izņemot, ja pulciņi, ne pulciņi, jums darbinieki reāli ir? Sporta skolas, kuri var strādāt, nav tādu treneru. Tak jums nav neviena darbinieka, jā? Jūs direktors, pulciņu vadītājs, kāds sakars ar sporta skolu? Pulciņu vadītāja no kurienes? Pulciņu vadītājs varbūt Priežmalas skola arī pulciņu. Vai no vidusskolas tie pulciņi ir? No kurienes tie pulciņi? Nē, viņi šeit tiek rīkoti no sporta. Nu, rīkoti viņi šeit, tāpēc, ka tā ir halle, bet viņi rīkoti caur jums? Jā. Caur jums, kā direktoru? Jā, protams. Nu, un tagad tie darbinieki pieņemti, jūs noslēdzat līgumu? Nu, praktiski lielākā daļa bija uzņemta iepriekš, protams. Nu, viņi turpina strādāt. Jā. Bet tagad man kā jautājums, jūs saprotiet, kas tagad notiek? Es atnācu, man ir 2 bērni, es viņus gribu aktīvai, dzīvai, sportiskai radināt. Man ir tiesības tādas. Jūs man liedzat, viņi tātad iesniegumu. Es neliedzu, es nevaru aizliegt. Es vēlēju saku, es konsultējos ar izglītības ministriju, kur man skaidri un gaiši pateica, nevarēsiet uzņemt nevienu bērnu, kamēr vai nu jums ir ar sporta skolas statusā vai kaut kāda sākas un tur kaut kas notiek reorganizācijas vai vēl kaut kas tāds. Vai nu, kamēr nav tie cilvēki, kuri var strādāt par sporta treneriem ar atbilstošu izglītību. Labi, vēl vienkāršāk, lai man kā deputātam ir tiesības iepazīties ar dokumentiem. Parādiet man ienākošo un izējušo dokumentu reģistrācijas žurnāls un darba līgumu reģistrācijas žurnālu. A viņi kas ir? Kas viņi? Bet viņi ar... Nu, es ar jums runāju. Nu, tā kā lai viņi iziet ārā un mēs tālāk runāsim. Mēs tā neticam. Izijošos un ieejošos? Nē, man parādīt žurnālu. Es jau visu savu pateicu. Nē, nu parādīt. Es visu pateicu jums. Tā, jūs varat iziet, jā, uz 1 minūti. Es studīt paskatīšu. Nu, labi, pabeigsim. Man ir vēl viens jautājums. Uz šodien dienu man ir 2 bērni un māte, kas var nodarboties ar sportu. Kādā veidā tas man ir iespējams uz šo brīdi? Kas ir? Ну, ko jūs piedāvājat cilvēku? Я сама просто man кревиски runāt. У меня 2 детей. Я сама тоже женщина, которая хочу заниматься спортом. Как это вашим? Jums ir iespēja staigāt uz nodarbībām, kuras ir sarakstītas grafikā. Tas nozīmē, ka es varu būt vienā grupā kopā ar bērniem saviem.
Jūs varat izvēlēties to, kas ir priekš jums. Mēs gribam basketbolu spēlēt. 15-20 būs basketbols. Tas nozīmē, ka mani bērni kopā būs ar mani spēlēs, ja? Ja tas ir pulciņš, to nevar aizliegt. Vienkārši pieaugušajiem ir savs nosaukums ar tiem pulciņiem, bērniem savs. Un pulciņa var nākt bērns bez iesnieguma? Nē. No, tā kā iedodiet iesniegumu rakstīt. Ko es jums atnācu? Iedodiet man kādu veidlapu pierakstīt bērnus, lai nodarbotos ar sportu. Es jums sagatavošu. Personīgi jums atvedīšu. Pagaidiet, ko man atvest? Es atnācu uz iestādi. Man nevajag man uz mājām braukāt. Man uz doto brīdi vēlreiz. Visi pateica pagaidām, kamēr viņa nesaņems lēmumu izglītības ministrijā, ka tur ir pieņems lēmums par kaut kādām izmaiņām. Kāds sakars izglītības ministrijas lēmumam vai domas lēmumam ar to, ka es gribu pierakstīt 2 bērnus pulciņam? Bļaut, tev nevajag vienkārši. Ko te man citu darīt vajag? Vispār ar jums, es ar jums vispār varu nerunāt. Jā? Jā. Kāpēc? Kas jūs esat? Iedzīvotāji. Nu, tā kā iet iedzīvotājos. Kas tas ir? Nē, es nesaprotu. Ar kaut kādām kamerām tas steigās katru reizi. Pagaidiet, man jautājums, jā, jūs tikai teicat, ka sporta licencētas programmas nav. Es saprotu, jā, jūs tur negribat neviena uzņemt. Pašlaik jūs teicat, ka ir mums pulciņa. Cilvēks prasa, dodiet veidlapu, ko aizpildīt, lai šodien būtu jūsu paraksts, ka jūs saņemat, un viņa zina, kad var atnākt uz nodarbībām ar saviem bērniem. Viss, nu kur ir problēma? Kur ir problēma? Ļoti liela problēma, jo man reāli, kā sporta skolā, es saprotu, ministrijas lēmuma nav, kā pulciņus, es esmu vispār kā sabiedrības loceklis ignorēt, un mani bērni arī tāpat. Paldies liels, uzredzēšanos. Pagaidiet, bet jūsu rīcība ir saskaņota ar vadību, es sapratu? Nu, piemēram, ignorēt Elizabeti Viļumu, tā ir saskaņota ar Helēnu Streiķi vai ko? Atnācies iedzīvotājs labs, veselīgs, viņš grib pieregistrēt kaut ko veidlapas, jums nav, es sapratu. Es vēlreiz saku, man bija runa... Pulciņam nav veidlapas? Es nerunāju par veidlapām tagad. Es vēlreiz saku, man pateica skaidri un gaiši, un ir elektroniskas vēstules, ka mums ir vēstules par sadarbību. Kamēr tagad būs reorganizācijas, un netiksim galā, un kamēr viņi nesaņems. Kā to jūs saņemat vēstuli? Es tagad nepateikšu. Nē, šomēnes vai... Nē, šomēnes, jā, protams. Oktobrī, 1. oktobrī. Nē. Septembrī, jā. I tur kas rakstīts? Un bija telefoniski runāts, ka nevajag... Nē, pagaid, kas tur ir rakstīts? Nedrīkst uzņemt jaunus audzēkus. Tas ir rakstīts, jā? Es sarakstīšu... Es nezinu rakstīts. Pagaid, jūs teicat, man ir saņemta vēstuli, jā? Labi, viņi ar kameru tur slepena informācija. Es šodien sarakstīšu jums pieprasījumu. Jūs man pasūtīsiet to vēstuli? Es vēlreiz saku, es necos, vai tā bija vēstule, vai mēs telefoniski runājām. Pagaid, to vēstuli vai telefoniski? Jā, tāpēc, ka mēs ar jums sadarbojamies. Pievienojiet to visu, lai cilvēks uzraksta iesniegumu, un jūs likuma noteiktā kārtība atbildēsiet, kad viņi var atnākt ar bērniem uz pulciņu, vai viņi aizliegs to darīt, ja, un pamatosiet juridiski. Jūs esat iestāžu vadītājs. Un pamatosiet arī savu atbildi, kas jūs tādi iedzīvotāji, iedzīvojaties. Pēc likuma jāsaņem iesniegumu, jums otrādāk vajag dot papīru, nav veidlapas, lai viņi uzraksta, ka sakarā ar to, ka nav izstrādāta speciāla veidlapa, brīva forma, viņi raksta iesniegumu, ko viņi grib, kādus pulciņus apmeklēt, un jūs lūdzu nosauciet, kad viņi var atnākt ar bērniem. Nu, kad viņi var atnākt? Ceturtdienu var atnākt? Šodien ir trešdiena. Rīt var iet? Kāda kārtība vispār? Kur var iedzīvotājs iepazīties? Veidlapas es saprotu, labi, sporta skolā es tur neiešu tur jaukties, jā, tur smalka padarīšana. Kā pulciņam jūs man aizliedzat uzrakstīt šodien, pasakot, ka jūs atnāksiet pie manis uz mājām. Ar kādām tiesībām iestādes vadītājs nāks pie manis personīgi uz mājām? Mums ir kaut kāda privātā bodīte te? Nē, nu dodiet papīru un dodiet pilspalīdzi. Un es esmu vienīgā tāda, kas nāk uz pulciņu, un uz kāda pamata es tūlīt nokāpšu lejā, kad sāksies pulciņš. Un ar kameru visus paņemsim priekšā. Un parādīsiet man dokumentus, uz kāda pamata viņi tur visi ir. Jo ļoti jokaini sanāk, man redziet, nedrīkst būt, viņiem drīkst būt. Es saku, ka nedrīkst. Nu, jūs tikko apgalvojāt, ka... uzņemtie, saku, mums bija saruna, ka tikko viņi saņems kaut vēstu no manis informāciju, jā, vai būs domas lēmums par to reorganizāciju, tad visa darbība tālāk. Kāds sakars pulciņam? Visi, kas gribēs. Kāds sakars pulciņam?
Nu vēlreiz, es kā deputāts, es pēc tam liecināšu, tur, kur vajag liecināt, vai uzraudzības departamenta, vai izglītības ministrija. Dodiet papīru, dodiet pildspālu, lai cilvēks saraksta iesniegumu jums, ja jūs nav spējīgs izveidot veidlapu par veselu praktiski gadu. A veidlapas gatavas nav, saprotam, ja? Ko tur vajag rakstīt? Jūs tak pieņemat iesniegumus, jums ir tradīcija. Jums veidlapas nav izstrādātas uz 1. oktobri. Uz septembri. Uz septembri. Es biju jūlijā, jūs man papīru neiedevāt. Tagad es nāku oktobrī. Jūs teicāt, ka veidlapa būs izstrādāta. Ir veidlapa izstrādāta? Sporta skolai bija izstrādāta, bet sporta skola tagad viss ir reorganizācijas procesā. Protams, bija izstrādāta. Un programmas bija sarakstītas, ja? Parādiet man lūdzu to veidlapu, lai es varu galviņu norakstīt. Rakstiet. Sporta skolas direktoram. Reāli es sapratu tā, jūs saskaņiet ar kaut kādiem deputātiem, ka jūs veselu pusgadu laika līdz reorganizācijai saņemsiet atalgojumu neko nedarot. Nu tā sanāk. Ko, deputātiem? Nē, nu jūs teicat, ka mūsu lēmums ir par pamatu neuzņemt tālāk bērnus. Pilnīgi tam teoretiski piekrītu. Bet ko jūs šeit darīsiet? Pašlaik var turpināt, ja nav neviena pasniedzēja ar certifikātu, var turpināt kaut kādus nodarbības. Nu, nodarbības. Bet pēc programmām nekas nenotiek, protams. Viss nekas nenotiek, ja. I līdz tam arī nenotika. Pašlaik pulciņi ir tikai. Tā vasarā kas bija? Vasarā? Kas bija vasarā? Jūs teicat, ka mums ir skolnieki, izglītojumi, jūs teicat, 20, 30 bērni. A ko viņi dara visi? Viņi vasarā atpūšas. Nē, nu labi, oktobrī, ko viņi dara? Vasarā bērni atpūšas? Nu jā. Jā. Bet pašlaik es sapratu, ka viņi uzrakstīja iesniegumu, vai kā, jūs brīdināt viņu, ka nevajag apmeklēt sporta skolu. Kā es tas ir brīdināt? Nē, nu pašlaik sanāk tā, ka licencētas programmas pavisam nedarbojas, jā? Viss, i neviens bērns nebija pieņemts pagājuši gadu uz tām licencētām programmām. Kad es atnācu, kad tas ir pagājuši gadu? Pagājuši gadu man es te nebija. Nē, nu nav svarīgi. Jūs teicat, ka Urbanovičs pieņema. Man nav svarīgi. Cilvēks rakstīja sporta skolas direktoram, jā? Futbols agrāk arī bija, vai tikai šogad jūs to izgudrojat? Nē, bija agrāk, protams. Bija agrāk. Tie bērni pieņemti uz futbolu, viņi turpinā nodarboties vai nenodarbojas? Futbols kā pulciņš notiek, jā? Nē, es sapratu, programma jums licencēta agrāk bija un pašlaik ir. Nu, viņa bija beigusies starp. Nu, bija, kas bija ar bērniem tiem? Viņi bija atskaitīti no skolas. Nē, cik zinu, viņiem bija pārceltī kā pulciņš. Ar kādu rīkojumu vai ar pulciņu? Nu, Edgaram jāprasa. Pagaidām, bet tas beidzas programma aprīlī vai kā 14. gada. Jūs tak jau bijat direktors laikam? Marsā jāpiešanas, jā. Aprīlī beidzas programma, ja tie bērni kā tālāk aizgāja. Nu, licence beidzas, ja jūs nevarat tālāk turpināt uzņemties atbildību par viņiem. Nu, i tālāk, kas ar bērniem notika? Viņi atskaitīti vai kas? Notika kā pulciņu nodarbības. Ar kaut kā ir vienošanās ar vecākiem. Viņi rakstīja iesniegumu, ka mēs negribam tur, bet piekritam pulciņus apmeklēt. Ir iesniegumi kaut kādu? Nav. Tad jūs pats to izgudrojat, jā? Ka licencētas programmas viņi automatiski pārgāja uz pulciņu. Es gribētu redzēt, kādi pulciņi ir iespējami, lai varētu iesniegumā uzrakstīt. Licencēti, kāda? Viegla atletika, kas tas ir? Ne, tās ir programmas. Labi, mēs runājam, tātad sporta skolai saprotu, ka es nedrīkstu. Man ir tā, es izsitu, kā iedzīvotājs, paldies Dievam, papīra loksnīti, kur uzrakstīt. Man interesē, kādi pulciņi notiek. Nojošana, Jā. fitnes, basketbols. Fitnesu kas pasniedz? Jaunišķukus. Un fitnes notiek grupu dalījumi pa vecumā grupām vai visiem? Pieaugušajiem. Tikai pieaugušajiem? Labi, ok. Tagad man interesē tikai bērni. Kādos pulciņos es varu pieregistrēt bērnus 2004. un 2006. gada dzimumus? Basketbols. Tas ir tikai 2. Un uz fitnesu bērns nevar nākt.
Jo tās ir divas meitenes. Viņas drīkst tikai vai nu futbolu spēlēt, vai nu basketbolu. Nu, uz fitnesu staigā pieaugušie cilvēki, jā. Tas ir vakaros. Fitnesa nav. Bērniem Tikai futbols un basketbols bērniem. Jā. Un vieglatlētika programma ir kā sporta skolai, bet viņas reāli nav. Viņa nav, neviens nevada nekādu. Nevar vadīt. Nu, es spēlēju futbolu un basketbolu. Sievietēm, kas ir arī aktuāls. Tātad ir basketbols, futbols. Man kā mātei ir iespējams vēl fitness. Nojošana. Nojošana bērniem ir pieejama. Jā. Nojas būs atbilstoši augumam. Jo vien tad, kad... Mums ir speciāli pat sarakstā, kuras sēnas. Izmēri tā buvo. Tad var arī nojošana tad rakstu. Tak varbūt vēl kaut kas ir. Dambletes varbūt. Pingpongs vai es nezinu, kas ir. Darts. Jums kopietēja nav šeit? Jūs varat viņi atbildē sarakstīt, ka jūs saņemat iesniegumu, lai viņa būtu kopija, ka šodien jūs saņems. Kā viņi nevar nokopēt? Jums nav jēgas uz šīs lapas likt, tāpēc, ka jūs nevarat nokopēt viņam. Jūs pierakstīt, ka es tāds direktors saņemu iesniegumu no Viļamas kundzes par... Vai jums veidlapu nav nekādu arī tādu, jā? Printēt, es nezinu, jums ir dators printēt oficiālu ziņu. Kad viņi var atnākt? Jums uz šo brīdi ir iesniegumi rakstīti, izņemot manu? Šogad nebija neviena iesnieguma. Nav. Tas nozīmē, ka jūs kā februārī atnācāt darbā, neviens iesniegums netika rakstīts. Uz pulciņiem arī. Un uz pulciņiem arī. Uz pulciņiem arī? Arī. Tad nav neviena iesnieguma ne uz licencētu programmu, ne uz pulciņiem. Kā viņi staigā? Nu, viņa tie, kas bija vecā bāze, es tā saprotu. Bet fitness tak nebija pagājuši gadu. Jā, fitness tad tagad tikai sāk. Tad visi, kas staigā uz fitnessu, kā viņi staigā bez iesnieguma, tad vienam vajag rakstīt, vienam nevajag rakstīt. Pieaugušie neraksta iesniegumus, protams. Pieaugušie neraksta iesniegumus? Par veselības stāvokli viņam izziņu vai kaut kādu atnest pieaugušam? Vai vienkārši atnāc un dara, ko gribu? Ārsta zīmes no bērniem? Nē, pieaugušam. Es sapratu, es pašlaik pensionārs praktiski, jā? Par bērniem es saprotu, jā? Par bērniem es sapratu, ir pulciņi, 3 mēs konstatējam, jā? Futbols, basketbols, nojošana, fitness bērniem aizliegts, jā? Tas ir saprotams, jā? Pieaugušam iesniegumu rakstīt nevajag. Jo viņš var vienkārši atnāk uz šeit, jā? Un visi, vairāk neko. Kādu izziņu vajag, kam radīt to izziņu? Med izziņa, ka man ir veselība laba vai ir slikta, to jūs neprasat treneriem, jā? Kā viņš to regulē? Viņš to ņem izziņu, pie jums viņi glabājas, tas izziņas visas. Nu, visas izziņas, med izziņas. Pieaugušajiem nav obligāti tās izziņas. Tad nevajag. Tad vajag vai nevajag? Labi, bērniem, es pierakstīju 2 bērnus, jūs paņemāt iesniegumu. Tātad, kas man tālāk, lai viņi nodarbotos? Vajadzīga medicīniskā izziņa? Jā. Kur man viņa iesniedzama ir? Pie mums būs iesniedzama. Pie jums būs viņa? Jā, protams. Tas nozīmē, tak pie jums vai pie trenera? Vai pie mums visa dokumentācija būs šeit? Bērna dokumentācija būs pie jums? Jā. Pieauguši ir pie trenera vai... Pieaugušie nav viņiem obligāti jānes ārsta zīmes no 18 gadiem. Viss.
Tur arī var nebūt nekāda zīme. Labi, bet uz fitnesa nodarbību es neesmu reģistrēta Aglonas novadā. Man te tikai īpašums, bet skaitos Aglonas novada iedzīvotājs atkarībā. Tas, ka īpašums ir. Mani nedzīs ārā? Nekad nedzīs. Pagaidiet, kā nozīmē, ko jūs domājat? Es atnākšu ar bērniem kopā, mani sāks dzīt, kā es virtīšos bērnu priekšā. Jūs domājat, ka nedzīs. Kā ir noteikumos? Dzīs mani ārā? Vai man jāparāda, ka es esmu deklarēta, nedeklarēta, vai kā tur ir? Nedzīs. Jūs prasīsiet izziņu, mēs strīdējamies par to, kā uzzināt Aglonas iedzīvotājs ir izteicis vai nav izteicis. Jā, bija tur tāda, bija tāda saruna atcerās. Bet kā līdz galam nonāca? Var paskatīties noteikumus? Es atnākšu uz pulciņu. Es no riebiņiem. Jūs man aizliegsiet vai atļausiet? Vai jūs prasīsiet naudu? Jūs izstrādājat cenrādi. Starp citu, cenrādi tur pie informācijas nav. Cenrādes nav. Tāpēc, ka tas bija plānots, protams, vasaras periodam, kad bija tās... Tikai vasaras periodam tas pieņems? Nē, tas cenrādis vairāk bija aktuāls, protams. Bet kāpēc aktuāli? Visa saruna sākās ar to, ka... Nē, pašlaik viņi nav spēka vai ir spēka? Ir. Kāpēc nav lēja informācijas? Es varbūt nometnē atnācu arī organizēt kādu. Tāpēc, ka nav pieprasījuma tādā. Kā jūs zināt, es prasu cenrādis, kāpēc nav lēja publiskot. Kā es varu zināt, ka tāda ir iespēja pie mums? Es atbraukšu. Es nezinu, jā. Karoga nav, jā, šiltites nav. To arī saskaņo izglītības ministrija, ka nav vērts ne karogu tur paņemt, jā, ne šiltiti uzrakstīt. Es lejā, jūs teicāt, man iepazīties lejā ar noteikumu. Es iepazinos. Man interesē limiti. Tur nav pateikt, cik ilgi es drīkstu pēc limita būt. Kur tādi noteikumi ir? Kāda limiti? Tur ir uzrakstīts, ka pulciņa apmeklētājiem nedrīkst ilgāk būt, kā paredzēts limitā. Kur limiti? Kā es varu iepazīties ar limitiem? Turpat blakus grafikas, cikos sākas nodarbība un cikos beidzas. Un sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi ir tikai tie, vai arī kādi ir jauni? Tas nozīmē, ka es tos izlasu, un man kur ir jāgriežas, jāparakstās tur žurnālā? Jauni nav. Tagad būs, bija pieņems lēmums par organizāciju, un tad būs viss no jauna sakārtots, protams, un iekšējas kārtības noteikumi, un nolikums un tā tālāk. Pašlaik jūs strādājat pēc tiem tā nolikumā, kas ir lēja, kur Badons parakstīja, 9. gadi, Jūs tur neredzējat pretrunu vai kaut ko papildināt, nebija vērts, Jo noteikumi lietošanas noteikumos, es domāju, arī tam cenrādiem bija jābūt jaunajiem. Jo tās ir lietošanas noteikums, kā es lietoju un kādā veidā jāreģistrējas, bet tur nav uz iesnieguma pamata, uz neiesnieguma pamata. Piemēram, es šodien uzrakstīju iesniegumu, jūs teicāt man uzrakstīt, bet vai tur ir uzrakstīts, ka jāraksta iesniegums? Šādu te es saņemu no iestādes vadītāja, ņemot vērā pēc dators un printeris. Elizabete var ar bērniem atnekt, reāli. Ko viņi pašlaik gaidīt? Jums būs rīkojums kaut kāds vai ko viņi gaidīt? Vai viņi var iet jau ceturtdien atbilstoši darba laika grafikam tam uz pulciņiem tiem? Ja bērni nāks tikai ārsta zīmes, patūk būs vajadzīgas. Viss, tad reāli ceturtdien var atnākt jau. Un jūs 5:06 vai 5:07, cikos ir nojošana? Kurās dienās ir nojošana? Nē, ir rakstīts. Nokāpsiet, lai apskatīsties. Bet jums līdz cikiem darba laiks skaitās? Man? Līdz cikiem jums darba laiks skaitās? Man uz visu pildu, kas par jautājumu vispār, es nesaprotu. Līdz cikiem es esmu droši atnest jums to zīmi. Līdz cikiem jūs strādājat? Es varu būt šeit, es parasti esmu visu dienu šeit. Bet, es varu, protams, cik jums diena beidzas? Cikos? Līdz 5. Līdz 5. Ļoti jauki, tāpēc, ka man tas ir jāzina, jo tā nojošana, manuprāt, 6 vai 7 tik sākas. Bet es viņu nevadu, protams, ka vēlāk būs. Tāpēc es prasu, līdz cikiem man atnes zīmes. Bet tad no jums, es sapratu, nekādas nav ne rezolūcijas, ne uz iesnieguma, nekāda nebūs nerīkojuma uzņemt tur pulciņa tāda, nebūs nekādas komandas, tā kāda iegatā iesnieguma rakstīšana, viņi var paņemt to izziņu un iet uzreiz pie pulciņa tā vadītāja, vai kas tur treneriem. Nē, man būs rīkojums jāsastāv. Būs rīkojums, jā. Un tie, kas šodien, piemēram, 15:20, kuriem sākas pulciņš, viņiem visi ir uz rīkojuma pamata tur atradīsies. Un fitnes jau notiek 2 nedēļas, un uz visiem ir rīkojumi. Fitnes pieaugušajiem. Pieaugušajiem nevajag, tikai bērniem. Uz bērniem visiem ir rīkojumi.
Iepriekšējiem darbiniekam var pajautāt, kā viņi tika uzņemti. Tā, pagaidiet, man neinteresē iepriekšējais darbinieks. Es varu tagad konstatēt faktu. Piemēram, būs 10 bērni un nokonstatēt, ka visiem ir tiešām rīkojumi. Uz rīkojuma pamata viņi atrodas sporta zālē un nodarbojas ar basketbolu. Jā, jau kādreiz bija tā, jā. Nu, jūs rakstiet rīkojumu. Visi, kas bija nākuši, visi, kas bija 14. gada jūs būdami direktors, cik jūs sarakstiet rīkojumus? Es nepieņēmu, tāpēc, ka, kad es atnācu un sāku strādāt, jau nebija... Nu, bet jūs strādājat februārī, mārtā, aprīlī un tā tālāk, un jūs kaut kādu rīkojumu sarakstījat? Rīkojumus? Jā. Par bērnu pieņemšanu? Jā. Nē, es nepieņēmu nevienu bērnu, jo nebija licencēts. Ne pulciņā, ne. Tas nozīmē, ka visi bērni, kas gāja pagājušo gadu, iet šogad bez nekādiem dokumentālām izmaiņām. Reāli nav neviena klāt. Bērni, no Priežmalis, no Škeltevas. Tad man vēl viens jautājums. Kurš bērns aizgāja? Vai cik bija tādi, kuri aizgāja projām? Labi, skaidrs. Paldies. Man par deputātiem būs ko padomāt. Cik man ilgi gaidīt atbildi? Vai es varu ar ārsta zīmēm nākt un nojot? В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке